Nekādu šaubu, ka šī bija viena no foršākām ekskursijām, kādas sanācis pieredzēt. 3 dienas un galvenais gala mērķis Sahāras tūkstnesis. Bet pa ceļam brauksim cauri iespaidīgajiem Atosa kalniem un apskatīsim arī vēsturiskos berberu ciematus. Piestāsim arī pie milzīgām aizām un visbeidzot sasniegsim tūkstnesi, kur izbaudīsim smilšu kāpu skatus kamieļa mugurā un izmēģināsim snowboarda dēli pa smiltīm un pavadīsim vakaru jautrā atmosfērā. Esiet sveicināti Marakešā! Kamēr lidostā es gaidu savu transferu, tikmēr kaķis arī te kaut ko gaida. Es ielidoju apmēram pirms 2 stundām, bet stunda man aizgāja pa lidostu, kamēr visas pārbaudes es izgāju. Bija diezgan lielas rindas un ir jau vakars, tāpēc es dodos vakariņās. Nezinu, ko es ēdīšu, bet tad jau redzēšu un kamēr es dodos paēst, tikmēr es varu novērtēt vēl nedaudz tirdziņu. Šīs krāsas ir tik spilgtas ar garšvielām. Ļoti simpātiski izskatās. Ir jau vakars un Marakešas tirdziņš palēnām vācas nos, bet vēl mazlietiņi ir palikušies tirgotāji. Kamēr es gaidu savu maltīti, tikmēr pastāstīšu, kāpēc es atkal esmu Marakešā. Garšīgi piparmētas dēļņa. Rītdien no paša rīta es došos 3 dienu ekskursijā. Kas mani tur sagaida? Kalni, vēsturiski ciematiņi, aizas, Sahāras tūkstnesis un vēl daudz kas cits. Es pasūtīju vistas sacepumu ar mandelēm. Tiesa gan, es biju aizmirsus, ka es jau esmu tādu ēdusi, un man atnesa, un es atcerējos, jā. Tas ir īstenībā ļoti salds, bet, ja pasūtīju, tad ēdīšu. Nav jau tik traki, saldumu viļiem ļoti garšotu. Jā, vista ar medu, tur ir kopā tāds sacepums. Izklausās dīvaini, bet tā tas ir. Tāds kraukšķīgs ir. Redzēt, ļoti pildīta ar vistu. Mas eles falaram pra mim que várias pessoas não gostam, porque mas eu acho que eu fiquei engraçado. O procedimento talvez seja... Bet īstenībā nav tik salda. Manās atmiņās tas bija ļoti salds.
Skaists zīmējums. Vecpilsēta ir labirintos. Un, ja kāds izvēlas savu naktsmītni un pirmo reizi nokļuvis ir, tad visai grūti, jo Google Maps vispār apjūg šitajo visā. Un tad vietējie ir ļoti atapīgi. Viņi tev piedāvā palīdzību, bet, protams, par to būs mazliet jāsamaksā. Tā vismaz man bija pirmo reizi. Un šāds izskatās manas naktsmītnes interjers. Ļoti skaists. Flīzītes. Un pasieties kādas durvis. Tādi ir raksti. Ļoti skaisti. Tā. Neliels bardaks. Arī lampa tur tāda. Un vannas istaba. Nav nekas īpašs, bet vienai naktī ļoti labi atrodos Vecpilsētā un 35 eiro naktī. Esmu jau paēdusi un nokļuvusi savā naktsmītnē. Došos gulēt, jo rīt no paša rīta man jau jāceļās ir uz ekskursiju. Tiekamies rīt! Čau! Labrīt! Ir sākusies jauna diena. Pulkstenis ir gandrīz 7 no rīta, un es eju uz mašīnu, kas tālāk jau man vedīs dienas tūrē. 3 dienu tūrē, atvainojiet. Laukā ir 2 grādi, bet pa dienu solās būt plus 18. Tādiem žēl nesezonās notiekās. Ātrā tējas pauzīte. Tēja ir ļoti karsta, bet man ātri atceņš viņu izdzert. Un kaut kādu šokolādes bulciņu, jo es brokastnēs ēdusi. Labu apetīti! Es atbraucu ar tādu busiņu. Diezgan ērts ir. Vienīgais mīnus ir, kad nedarbojās uzlādes, bet man ir powerbanks. Un kopumā mēs aptuveni esam kaut kādi 15 līdz 20 cilvēki, nevairāk. Esmu nokļuvusi Atlasu kalnu skatu punktā. Tur lejā dzīvo barberu iedzīvotāji. Patreiz, ja mēs tur lejā ietu, tad tur būtu mājās tikai sievietes, jo vīrieši ir devušies uz pilsētu strādāt, pelnīt naudu. Tur iedzīvotāji dzīvo bez elektrības, bez interneta. Viņiem tur nav nekā. Viņi dzīvo tādā kā, nezinu, mežiņā varētu teikt, bet nē, tie ir kalnu iedzīvotāji.
Šajā skatu punktā Atlasu kalnu augstums ir 2000 metri. Un lejā var redzēt serpentīna ceļu. Līkločos mašīnas brauc. "15 minūšu pauzē esam apstājušies iedzert tēju, ja kādam gribās, kā arī tur tajā maiņā taisā aragānu eļļu, un tos produktus var iegādāties. Bet es jau esmu to redzējusi, tāpēc apskatīšu apkārtni nedaudz. Šis ir vienīgais ceļš no Marakešas, pa kuru var aizbraukt uz Tuksnesi, un sliktu laikapstākļu dēļ to mēdz slēgt pat līdz 2 dienām. Bērnu skola netiek. Vēsturisko ciematiņu var apskatīties gida pavadībā. No sākuma šofers teica, ka būs izvēle. Var iet ar gidu vai bez gida, bet beigās sanāk, ka tu tikai vari iet ar gidu. Tas neliels apčakarējiens, bet gan jau pastāstīs interesantus stāstus, ko vēlāk varēšu nodot arī jums. Tur var redzēt vēsturisko ciematiņu, kas ir iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Tagad mēs visi dosimies pāri pa upīti. Jā, tā ir upe, bet viņi ir izžuvusi, nav liels ūdens daudzums. Šajā ciematiņā kādreiz atradās sāls raktuves, tāpēc blakus esošā upe ir ļoti sāļa un zeme ir neauglīga. Nekas šeit neaug, izņemot olīvu koki. Šis ir sāls. Te tāda sajūta, ka vēsture ir iekalta katras ēkas akmenī. Ēkas, kas ir oriģinālās, ir visas celtas no māliem. Protams, kur ir vairāk turisti, atrodami arī iepirkšanās stendiņi.
šodien ir piektdiena, un tā vietējiem iedzīvotājiem ir kā brīvdiena, jo ir piekdienās kuskusu diena. Iedomājieties, visa ģimene sasēžās pie viena galda un ēd kopīgi kuskusu. Es tad mazliet aizalsusies, jo pa kāpnēm bija jākāp. Just please, Sonia. So guys, after you gonna smell like a creme brulee because it's sugar. You can smell crema catalan because it's a tea with sugar. Tea con zucchero, caramel. Yeah. That's sweet. Look, guys. Magic. So the most important guys, the colors. Un visa šīs bildes ir uztaisītas tādā veidā, kā iepriekš es jums nofilmēju. Tagad janvārī man jau saulīte tā ļoti silda, patīkami, bet vasarā var sasniegt līdz pat 48 grādiem karstumu. Šajā vēsturiskajā ciematiņā tika uzņemtas vairākas filmas. Starp populārākajām ir Mūmija un Gladiators. Esmu nonākusi ciematiņa augstākajā skatu punktā. Tur tālumā pat kalnus sniegotus var redzēt. Man šķiet, ka tikai šajā ciematiņā es varētu pavadīt pusdienu staigājot, fotografējot, filmējot, bet, diemžēl, man ir dota tikai 1 stunda laika. Tas mazliet ir par maz. Ejot laukā, jau no ciematiņa ir ļoti daudz tirgotāji. Kad ienācām iekšā pa citu pusi, tad tie tirgotāji nebija tik daudz. Vai viņi šeit ir tik daudz nepieciešami? Domāju, ka nē. Tagad pa tiltu pāriešu es uz jauno daļu apakaļ.
tās ir tās marokiešu kanniņas, tējas kanniņas pareizāk būtu. The problems, it's 6 meters. Don't need it, it's heavy for your head. Exists more than 15 color over there. Exists also the Pashmina scarf and the Palestine scarf, costs 150 dirham. Tikko noskatījos, kā sien pareizi lakatus un ieveda bodītē, it kā tur esot vislabākā kvalitāte. Man nav nejausmas, vai tiešām tā ir. Mazākā cena, ko lakats maksā, ir 10 eiro, bet tas lakats ir tiešām ļoti garš. Es nepirkšu, tāpēc, ka man ir jau līdz no Jordānijas, kur es nopirku. Es nezinu, vai tur ir baigi labā kvalitāte vai slikta, bet domāju, ka priekš šīs vienas reizes izturēs. Ar zirgu ies iekšā toaletē. Jūs redzat, ar zirgu iegāja iekšā toaletē. Kamēr es gaidu pārējos savus grupas dalībniekus, pastāstīšu. Nedaudz jūtos vīlusies, tāpēc, kad visur man bija jāiet ar grupu un ar gidu. Es nevarēju atsevišķiet, lai gan iepriekš tika minēts, kad varēs izvēlēties, kurā restorānā grib katrs ēst. Gala rezultātā tikai visi pie viena galda smuki kopā varējām ēst, kur, protams, izvēle nebija tik liela un cenas bija augstākas. Kā arī vilšanās man ir par toaletēm. Ja restorānā ir toaletes, tad tam teorētiski jābūt bez maksas, bet šeit bija jāmaksā simboliska cena, bet tāpat tas kaut kā man nešķita diezko godīgi. Apstājāmies vēl pie neliela skatu punkta uz pilsētu. Tās nosaukumu es nemaz nemēģināšu izteikt. To es uzrakstīšu apakšā, varēsiet izlasīt. Brūns lauks un pilsēta tur tālumā. Var arī redzēt un novērtēt lielu nesmukumu, atkritumus. Ai, un kalnus tur redz ar sniegu. Uz tiem kalniem man neapnīk skatīties. Es pat domāju, kad būs man jāieplāno Maroka apskatīt ar... Tas ir mans šoferis. Es pat domāju, ka būs jāieplāno apskatīt kalnus atsevišķi kādā citā Marakešas vizītē.
Esmu nokļuvusi jau viesnīcā. Te es palikšu vienu nakti. Visiem tika iedots viens numuriņš. Es nezinu, kāpēc te ir 3 gultas. Un kas mums aiz aizkariem? Vietējais bartaks. Uz jumtu terases var aplūkot saulrietu. Anche l'altra. L'altra sei sopra. Pēdus es esmu, bungas, bangoņas esmu noklausījusies, tagad man laiks iet ir gulēt. Tiekamies jau rītdienas piedzīvojumos. Labrīt, ir sākusies jauna diena un es esmu atnākusi uz brokastīm. Pastīsimies, kas šeit ir. Patreiz mēs dodamies uz berberu ciematiņu kopā ar berberu gidu, kas mums stāsta par apkārt esošiem kokiem, kā piemēram vairāku 100 gadu vecu olīvu kokus, kas ir vēl aizvien ražīgi, kā arī persiku koki, granātāpolu koki, kā arī ar ārsnieciskiem augiem priekš dzīvniekiem. Biju mazā ekskursijā, kur taisa berberiešu tepiķus, oriģinālos dažādiem rakstiem, krāsaini, ļoti daudz paraugus mums rādīja, kā arī bija iespēja nopirkt un kalēties, bet, diemžēl, nebija atļauts uzņemt video, bet fotografēt varēja. Tāpēc es jums varbūt tās, ja man sanāks, tad parādīšu jums kādas fotogrāfijas. Milzīgas klintis, un tā krāsa tāda sarkanīga man jau sāk atgādināt manu atvaļinājumu pirms ārprāts 4 gadiem Jordānijā. Tur arī bija ļoti skaisti. Izrādās, ka kanjonos arī var pārnakšņot. Ir viesnīcas ar restorāniem. Take your glasses.
And like this, my friend. So just say Inshallah. Inšalā. Wait. Tā esot jāpasaka. I wish you the best, Veiksmei, Inshallah. tas ūdens bija What is your ļoti weight? silts. Gluži kā dušā no rīta bija. Kanjonu garums ir 25 kilometri, bet kliņšu augstums ir vairāku 100 metri. Tāpēc šo vietu ir iecienījuši kliņšu kāpēji. Ļoti iespaidīgas kliņas. Man patīk, un es saprotu tos adrenalīna meklētājus, kas kāp tajā skaistumā augšā. Šajā vietā var sastapt cilvēkus nomadi, ja nemaldos, tā pareizi sauca. Bet, ja nepareizi es pateicu, es uzrakstīšu apakšā. Tie ir cilvēki, kas izvēlās dzīvot teltīs, alās un nepārtraukti maina savu dzīves vietu. Pārtiek no dzīvniekiem, ko paši nomedīja. Ļoti iespaidīga vieta. Ja es ietu viena pati bez grupas, tad es noteikti vairāk to izbaudītu. Bet par cik es esmu grupā, tad tāds skriešana un saraustīts viss. One, two, three. It's okay? Yeah. Pusdienas ir paēstas. Tagad nākamā pietura Sahāras tuksnesis. Pēc vairāku stundu brauciena beidzot es esmu ieradusies Marzugā, kas ir vārti uz Sahāras tuksnesi. Yes, please. Lakatiņu esmu uzsējusi, tagad ir laiks iet pakaļ savam kamielim. Čau! Es ceru, ka jūs esat šodien būsiet ļoti rāmi un mierīgi, vai man nav bail ar jums. Tev ir mute aiztaisīt cietu, laikam es nepaklausīgs. Šos īsti nesauc par kamieļiem, nosaukums ir cits, bet es aizmirsu, piedodiet.
Ja jūs vēl to nezinājāt, tad Sahāras tuksnesis ir lielākais pasaulē. Un sākās tuksneša prieki izklaides ar snowboarda dēli pa smiltīm. Un kvadriciklus arī var ņemt izklaidē, bet tas nav iekļauts tūres cenā. Tas ir pa papildus maksu. Kā jums te sokas, mani draugi? To sauc par Sūziju. Tas ir Alfrēds. Tas ir iedomīgais Jānītis. Mazliet salīdzināšu, ar ko tad atšķiras Sahāras tuksnesis no Jordānijas tuksneša. Sahāras ir daudz lielas kāpas, redziet? Bet Jordānijas tuksnesim ir klintis, milzīgas aizas, visādi veidojumi, ārkas izveidojušās no klintīm, un tas pavisam iedod savādāku tādu iespaidu. Kurš labāks? Noteikti ir abi jāizbauda tie. Neesmu pārliecināta, vai es eju pareizi. Es kā pazaudēju savus. Es jau ceru, ka tā ir mana apmetne, varētu teikt, kur šonakt es palikšu par nakti.
Piedzīvojumu bagātā diena ir noslēgusies ar dejām pie ugunskura un garšīgām vakariņām. Laiks doties pie miera. Es ceru, ka nenosalšu. Paņēmu papildus segas. Man iedeva. Tiekamies jau rīt. Labrīt. Gulēt bija diezgan vēsīgi, bet kopumā ciešami. Tagad gaidu savu dromadoru. Izklausās pēc dinozauru laikmeta. Tas dzīvnieciņš ir līdzīgs kamielim, kas mani tālāk aizvedīs uz brokastīm. Es zinu, ka daudziem ir tāds mazs sapnis, kad viņi varētu tuksnesī paņemt kamieli. Nu, manā gadījumā tagad ir dromadors, ja pareizi izrunāju. Un tad visu dienu pa tuksnesi pastaigāties tā mugurā. Bet patiesībā ir tā, ka tas nav nemaz ļoti ērti. Maksimums stundu tu vari atspiesties, jo ir kāpas, smilšu un dažkārt ir kā uz zirga. Tāds mazs piedāvājums brokastīs, nu līdzīgi kā vakar. Tējas, kafijas, sulas. Tagad man ir vairāku stundu garš maršruts uz Marakešu. Domāju, ka viņi sadalīs to un būs kaut kādas pauzītes, jo trešā diena, var teikt, ir 3 dienu tūra, bet trešajā dienā tikai mājup ceļš sanāk. Piestājām nelielā pauzītē un tad tālāk jau brauksim atkal 3 stundas. Esmu nonākusi tādā diezgan trakā situācijā. Sliktu laika apstākļu dēļ, kā redzat, laukā sniegs. Un ceļš uz kalnu iespējams ir slēgts. Nevar tikt uz Marakešu, ja tas ceļš būs slēgts. Bet to nezina neviens, vai viņš ir vaļā vai ciet. Tāpēc mēs riskējam un brauksim pa to ceļu. Un, ja viņš būs ciet, tad nāksies mašīnā pavadīt visu nakti. Un tādā gadījumā es savu rītdienas lidojuma reisu nokavēšu. Es braucu tagad un ceru, ka, protams, būs tas ceļš vaļā. Tas vienalga, kaut vai es būšu Marakešā vēlāk nekā paredzēts, bet tomēr nokļūšu un nevajadzēs man pagarināt visu šīs brīvdienas. Ceļš uz Marakešu bija slēgts, tur nevarēja braukt, jo priekšā bija policija. Un mēs izvēlējāmies braukt pa citu ceļu, kas pagarinās mūsu maršrutu pa 2 līdz 3 stundām. Bet tas tomēr ir labāk nekā gulēt mašīnā visu nakti un gaidīt, kad atvers ceļu.
Man sāp kājas no sēdēšanas un ir visai traki. Es jau braucu, vispār visi mēs braucam jau 12 stundas un vēl jābrauc kāds 3. Šofērs apstājās patreiz uz 5 minūtēm, lai aizietu uz toleti, kam vajag. Un tālāk turpināsim savu maršrutu. Protams, ir 12 stundas kopā brauktas, bet mēs esam arī apstājušies uz kādām 5-10 minūtēm un arī bijām pusdienās iebraukuši. Pēc 16 stundu brauciena es beidzot esmu nokļuvusi savā naktsmītnē un jūtos ļoti nogurusi. Tāpēc jums, diemžēl, nestāstīšu patreiz, ko es par to tūri domāju. Labas vai sliktas domas. Parādīšu jums uz ātro savu naktsmītni. Vannas istabā. Par šo naktsmītni es maksāju 35 eiro. Tas atrodas vēsturiskajā centrā un brokastis ir iekļautas. Labrīt! Ir sākusies jauna diena un es gaidu savas brokastis naktsmītnēm. Izdomāju, ka, ja jau cenā ir iekļauts, tad ēdīšu šeit patās. Pēc šķīvu daudzumu izskatās, kad ļoti daudz dos ēst. Šeit ir ļoti augsti, jo blakus ir ārā pagalmiņš, un tāpēc man ir jaka mugurā. Paskatieties, cik skaisti šeit ir. Šādi izskatās brokastis marokiešu kalmē. Nedaudz arī no internacionālā. Ļoti skaisti. Labu apetīti. Jau no paša rīta ēzelīši. Un pa dienu šeit ir ļoti traki. Ir tirgotāji atvērušies. Un ir ēzelīši, zirgi, motoroleri, pavisam. Pa ceļu vidu iet vēl turisti. Ir drausmīgs hauss. Diemžēl man nav laika jums to parādīt. Bet varbūt citreiz. Te notiekās tirgošanās. Ļoti daudz ir ciet, bet pa kādai budītei ir atvērusies vaļā. Bet ir vēl agrs. Tāpēc tāds miers patreiz ir. Esmu nonākusi līdz galvenajam pilsētas laukumam. Pa dienu šeit notiekās gan legāls, gan nelegāls lietas. Ir baigais hauss un uzņemt bildes vai video, nemaksājot par to naudu, diezgan pagrūti. Bet ir vēl salīdzinoši agrs, tāpēc ļoti maz kas ir vaļā. Es tajā laukumā nopirku riekstus, šādas 3 pakas ar dažādām garšvielām, rozmarīns, kanēļa un stipro arī paņēmu. Samaksāju kaut kādi 20 eiro, bet visiem jau zināms, ka rieksi nav nekādi lētie.
ļoti garšīgi. Es arī uzņēmu mazu video, tas būs no telefona, jo es negribēju rādīt videokameru, jo mēdz cenas pēkšņi augt, ka tev ir kaut kādi citi rīki, ar ko filmēt un fotografēt. Tagad es gaidu autobusu uz lidostu. Jā, jau ir pienācis tas laiks, ka man jau pamazām jādodas ir uz lidostu. Un pastīsimies, kāds ir sabiedriskais transports. Manās atmiņās tas bija diezgan tāds traks, bet pastīsimies, kāds atnāks tad jau. Neparasti ātri es esmu sagaidījis savu autobusu. Gandrīz laikā atbrauca. Es ceru, ka nebūs ļoti pārbāsts, jo es redzēju, ka autobusi ir ļoti iebāzti. Kopš pēdējo reizi es biju Marakešā, ir nomainījušies jauni autobusi un palielinājusies cena. Tagad ir 3 eiro uz lidostu, bet tā cena ir atbilstoša, jo smuki autobusi ir un uzlādes ir tādi moderni. Esmu ieradusies lidostā. Ir 3 stundas pirms lidojumā, bet es speciāli, jo man vēl nav biļete. Marokā vajag iet. Pat ja tev nav bagāža, tev vienalga vajag iet uz check-inu, vai dabūt savu biļeti. Un es visu laicīgi gribu, lai nav nekādas skriešanas un visu mierīgi nokārtot. Tāpēc varbūt tās esmu nedaudz par ātru. Visas pārbaudes es esmu izgājusi. Tagad man ir laiks pastaigāties pa tax-free zonu. Galvu reibinošas krāsas. Kādas šķībiņas. Ar tādām pat negribas staigāt. Nevis negribas, bet būtu īstenībā pareizāk teikt žēl staigāt. Pastāstīšu jums, kā man gāja 3 dienu ekskursijā uz Sahāras tuksnesi, kā arī par cenām. Pirmajā dienā bija iekļautas vakariņas, kā arī numuriņš viesnīcā. Otrajā dienā bija iekļautas brokastis, vakariņas un telts Sahāras tuksnesī. Bija iespēja arī rezervēt par papildus samaksu, par dārgāku summu, 200 eiro, luks telti. Tajā bija iekļauts vaipais un karstais ūdens, kā arī bija privāta tūre ar, es teikšu, kamieļiem, dromadēs, ja nemaldos, saucās tie dzīvnieciņi. Domājiet paši, vai bija vērts papildus maksāt summu tikai dēļ šīm 3 ekstrām. Es samaksāju 100 eiro un izbaudīju ļoti labi tuksnesi. Bija daudz brīva laika dots. Varēja gan ar to snowboarda dēli, gan pats taisīt visādus video un fotogrāfijas. Kopumā man ļoti patīkās, vai es otrais došos. Domāju, ka nē, bet Sahāras tuksnesi es labprāt apmeklētu no citas
valstis. Mīnusi ir tādi, kad bija rakstīts, ka es varēšu vēsturiskajā pilsētiņā doties viena pati, bez gida, kā arī, ka es varēšu pusdienas ēst tur, kur es vēlos, jo es pati atsevišķi par pusdienām maksāju. Pusdienas nebija iekļautas nevienā dienā, bet kāda iespēja man netika dota un vajadzēja doties visiem kopā. Tas ir tādi mīnusiņi. Par to, kad sanāca arī vakar man nokļūt Marakešā daudz vēlāk nekā vajadzēja. Bija plānots no 12 stundām, sanāca uz 16 stundām. Jāpacerās nedaudz uz 16 stundām, bet tas tāpēc, kad laika apstākļiem sāka snikt sniegs un ceļus aiztaisīja ciet, bet tā nebija nec šoferu vaina, nec gida vaina. Ja būtu plānots 12 stundas, tad mums sanāktu gan piestāt vēl kaut kādos skatu punktos uz kalniem, kā arī paēst pusdienas, bet, diemžēl, skatu punkti mums izpalika, bet, protams, mēs apstājāmies arī braucot pa citu maršrutu dažādos pieturu punktos, bet tur varēja tikai paēst pusdienas un aiziet uz tualeti. Kopumā es noteikti iesaku ikvienam izbaudīt, neskatoties, kad man sanāca nedaudz trešā dienā ilgāks ceļš, nevis nedaudz, bet pa vairākām stundām. Bet tā ir atkal sava pieredze. Pa atlikušajiem diramiem nopirku maizīti sev un ūdeni ar frī kartupeļiem. Maizīti gan baigi baltā ir. Visas vietas pie galdiņiem ir aizņemtas, un tāpēc es uz soliņa sēdēšu un ēdīšu, bet uz soliņa ir arī kaut kas cits mums. Es viņu netraucēšu, lai viņš čuč. Ja tev patīk manis veidotais saturs, tad piesako manam kanālam un nepalaid garām manus turpmākos piedzīvojumus. Paldies, ka skatījies un biji kopā ar mani. Čau!